Tātad, labvakar. Kaut kā tā ir sanācis, ka man šodien ir tas gods jums deklamēt savas pārdomas par šodien jau tik daudz apspriesto realitāti un ilūziju. Tātad robežas starp realitāti un ilūziju. Realitāte un ilūzija nav viegli nošķirams, jo patiesībā neviens nezina, kas ir realitāte un kas ir ilūzija. Kā jau 21 gadu vecai kultūras un mākslas nozares studentei, realitāte un ilūzija un kas tie par zāriem man lemts apcerēt ne tikai filozofijas vēstures lekcijās, bet arī tajā melnajā ar jautājumu zīmēm pilnajā mākotnī, ko gudros vārdos mēdz dēvēt arī par prātu vai apziņu vai pat dvēseli. Man ir 21 gads, un man ir bijusi pusmūža krīze kopš 10 gadu vecuma. Tas laikam piedaras pie visas tās sieviešu būšanas esences. Atgriežoties pie manas dzīves kā 21 gadu vecai sievietei, kas skan mazliet nepareizi, jo es sevi drīzāk dēvētu par beibi, čiepiņu vai vismaz meiteni. Jā, šajā esejā es bieži iesākšu kādu gudru domu, kā jau esejās pieņemts, bet es runāju tātad arī rakstu kā Tristrams Šendijs. Jūs noteikti nepārsteigs, ka jau kopš 9-10 gadu vecumu, kad mana mamma pārnāca mājās no izrādes Mūsu Silvija debesīs, man fascinē Silvija Plāta. Mamma toreiz, būdama liela pļāpa, paspēja man izstāstīt, ka Silvija iebāza galvu cepeškrāsnī. To es nekad neaizmirsu. Es ticu liktenim un ka viss ir savstarpēji saistīts, un, manuprāt, arī šis bija tas gadījums. Es neticu sakritībām. Cīnoties ar putiem galvā kopš 19 gadu vecuma, es atgriezos pie Silvijas. Stikla kupols nav tāds literārs darbs, kas būtu izprotams visiem, taču grāmatas sākumā Silvijai ir tieši 21 gads, un viņa grib kļūt par rakstnieci Ņujorkā. Pabijuši tajā pašā mentālajā stāvoklī, es spēju rezonēt ar šo darbu kā ne ar vienu citu. Sabiedrības normas, dzimuma lomas un sociālā nevienlīdzība ir klasiskas tēmas cauri literatūras vēsturei. Tomēr jau atkal pieminot māti, viņai liktenīgajā 21 gada vecumā stikla kupols nebija radījis tādu sajūsmu kā man. Mani agrie jaunības gadi līdz šim ir bijuši pilni sevis meklēšanas, tostarp meklējot izpratni par realitāti un ilūziju. Es galvenokārt dzīvoju savā galvā. Esot introverta, kā jau mēs visi kultūras cienītāji, iespējams, esmu apziņā, lai runātu lielajos gudrajos vārdos, izskaidrojot visu par realitāti un ilūziju un to korelācijām. Izcils piemērs ilūzijas un realitātes konceptam ir Luisa Kerola jau 19. gadsimtā sarakstītā bērnu grāmata Alises piedzīvojumi brīnumzemē. Ik viens zina šo stāstu, bet kopš pusauģu gadiem es Alisu brīnumzemē redzu pavisam citā gaismā. Ko tas viss patiesībā nozīmēja? Vai tā bija šizofrēnija, narkotiku ietekme vai pat tiešām tikai sapnis? Vēlāk uzzināju dažādas interpretācijas par brīnumzemi, taču joprojām nezinu, ko ar to bija domājis pats Luisa Kerols. Tikko jums darīju zinām, ka kopš bērnu kājas es dzīvoju savā galvā. Iespējams, tas ir vidējā bērna sūrais liktenis, taču, ja jūs negribat lasīt par maniem kā vidējā un sākotnēji jaunākā bērna pārdzīvojumiem, tad droši izlaidiet šo rinkopu un lasiet tālāk. Es biju parauga bērns, skaista meitene ar blondiem matiem un milzīgu potenciālu. Skolā katru semestri ir bērni, kurus izsauc zāles priekšā, lai izsniegtu diplomu par labām un teicamām sekmēm. Es biju tā meitene. Es biju ģimenes lepnums un nevienam nebija par mani jāuztraucas, jo es taču biju tā meitene. Nekad nesagādāju problēmas un vispārīgi tāds bērns, kuru vēlētos ik viens. Skatoties atpakaļ, tagad saprotu, ka es sevi audzināju pati. Pati no rīta cēlos, nekavēju stundas, ēdu brokastis, braucu uz skolu ar 3. autobusu un vēlāk ar vilcienu. Par nelaimi mums visiem nav svešs iznākums šim stāstam. Vismaz es tā domāju, un emocionāli inteliģentākie lasītāji jau sen ir sapratuši.
Es kļuvu par ģimenes melno aitu. Augšmanētās fantāzijas manā galvā mani glāba no traumām, kuras es nevaru analizēt, lai nepārsniegtu atļautu rakstzīmju skaitu. Tas, ko angliski sauc par daydreaming, ir mana ikdiena, un arī šeit es spēju apstrīdēt realitātes un ilūzijas nodalījumu. Visiem zināmais teiciens uzmanies no saviem sapņiem, tie mēdz piepildīties, ir patiess. Es neskaitāmas reizes esmu piedzīvojis, kā mans fantāzijas un iedomāts scenārija pārtop realitātē. To mēdz dēvēt par manifestāciju. Tā kā lasītājiem šobrīd visticamāk nav skaidrs, par ko es te šobrīd vervelēju, tad pievērsīsimies atkal manai mīļajai Silvijai, kuras romāns atšķirībā no Alises brīnumzemē vairāk akcentē skarbo realitāti, kādu mēs to pazīstam. Un dzīvē viņu noved pie kritiska mentālā stāvokļa. Un, lai gan mentālā veselība vēl joprojām netiek uztverta pārāk nopietni, tā ir smaga saslimšana. Viņa zaudēja spēju rakstīt, lai gan viņas svarīgākā iecerē ir sarakstīt grāmatu. Viņa nespēja gulēt un pat rakstīt ikdienišķus tekstus ar roku. Šāda realitātes noteiktības izraisīta nelaimes skāra arī mani, un tās izraisītās sekas es liekas jutīšu līdz kapa malai. Proti, pabijusi šajā tumšajā vietā, zinu, cik svarīgs ir mentālais stāvoklis. Domājot par realitāti un ilūziju, jo prāts un domas ir ilūzija, tātad atkal nonākam pie secinājuma, ka realitāte un ilūzija ir cieši saistītas. Mēs katrs pats veidojam savu realitāti un katrs savu ilūziju. Tā arī rodas mākslas fenomeni. Viss sākas ar ilūziju un pārtop par realitāti. Lai jums taptu skaidrāks, ko es ar šīm pārdomām cenšos pateikt, pievērsīšos atkal Alisei brīnumzemē. Vērīgākie lasītāji jau būs pamanījuši un varbūt pat aizskaitināti par to, cik bieži es pieminu bērnību un mentālo stāvokli. Un lūk, atkal tie divi jēdzieni, kas veido, papildina un izskaidro viens otru. Tima Bērtona kino versijā Alise saka trakajam cepurniekam, bet sapnis nav realitāte. Un viņš atbild, kurš var teikt, kurš ir kurš. Es gan pārtulkoju šo citātu, jo vēlējos izvairīties no kļūdām rakstot šo eseju. Manuprāt, latviski skan nedaudz jokaini, un ja jums nepatika mans citāts, tad nevainojiet mani. Angliski tas skan tā, ka katru reizi to dzirdot, man pārskrien skudriņas pār muguru. But a dream is not reality. Who's to say which is which? Sekojoši Džonija Depa atveidotais trakais cepurnieks gandrīz vai izčukst šo frāzi, pagarinot vārdu which ar savu ģeniāli attēloto cepurnieku lomu, ieskatās Alisei dziļi acīs, hipnotiski, it kā zinot kaut ko, ko Alise nezina. Tima Bērtona Alisei patiešām ir šizofrēnija, bet ceļojums pa brīnumzemi psihoze, taču kino fani noteikti sapratīs, ka arī šajā kinofilmā realitāte un ilūzija veido korelāciju, jo augšminētā psihoze pilnībā izmaina Alises uzskatus par tā saukto īsto realitāti, jo, ja jūs līdz šim vēl joprojām neesat sapratuši, mēs nemaz nezinām un nevaram zināt, kas ir īstā vai neīstā realitāte. Kad man agrā vecumā lasīja par Alisu brīnumzemē, mani aizrāva interesantie notikumi. Kaut gan tieši šobrīd, rakstot šo teikumu, sāku domāt, ka varbūt mana atklāsme nenostika viss pusauģu vecumā, bet jau toreiz un tāpat tagad viss aprakstītais spēja sastaisīties ar sevis meklējumiem. Tie lasītāji, kur kārtīgi lasīja manu eseju, atceras, ka es biju sapņaina meitene ar blondiem matiem. Pēc rakstura līdzīgi Alisei, un jau viņas skrējiens pakaļ baltajam trusim ir metafora vēlmei aizbēgt. Arī viņa gribēja dzīvot savā pasaulē. No katra satiktā antropomorfā radījuma viņa iemācās kaut ko jaunu par šajā esejā apspriesto tēmu, ilūziju un realitāti. Alise brīnumzemē asociē ar narkotikām, konkrētāk un galvenokārt ar psihodēliskajām vielām, jo savu piedzīvojumu laikā Alise, komunicējot ar absurdiem tēliem, iegūst zināšanas, kas maina viņas apziņu, emocionālo inteligenci un izpratni par pasauli un esamību kā tādu. Šīs mijiedarbības ar jancīgajiem tēliem
tiek salīdzināts ar atziņām, kuras indivīdi ir guvuši lietojot, piemēram, psilocibīna sēnes vai LSD. Par to ir arī sarakstīta grupas Jefferson Airplane dziesma White Rabbit, kur beigās tiek dziedāts Feed your head, kas burtiski nozīmē baro savu galvu, bet idejiski mācies. Ar to domājot, ka no katras psihodēliskās pieredzes var gūt mācības un tādējādi sasaistot to ar Alisa brīnumzemē. Dziesma White Rabbit atspoguļo psihodēliskā ceļojuma līdzību ar vairākām Alisas pieturām, kuru rezultātā persona meklē un gūst atbildes par metafiziskiem un pragmatiskiem, taču prātam nekad līdz galam neizprotamiem konceptiem. Man atmiņā palikusi filmas epizode, kur ūdens pīpes smēķējošais kāpurs lēnām nedaudz aizmekušā balsī jautā, kas tu esi? Uz ko Alisa atbild, ka ir Alisa, bet viņš jautā vēlreiz izteiksmīgāk, kas tu esi? Jāpiebilst, ka citai pēc atmiņas, kā arī ieliku otrajā citātā papildus atstarps, jo, kā jau jūs atceraties, es runāju kā Tristram Šendijs, un man tas likās atbilstoši kā rakstniecei. Jā, uzskatu, ka šobrīd esmu rakstniece, ja rakstu šo darbu. Turpinot par Alisi, dzīvi, psihodēliskajām vielām, robežu starp realitāti un ilūziju un citiem zvēriem, stāsta varonis saskars ar šo tik eksistenciālo jautājumu, kas tu esi. Tagad katram lasītājam ir iespēja padomāt, ko jūs atbildētu, un saprast, ka tas nebūtu nav tik vienkārši. Man pat šķiet, ka tas varētu būt no tiem jautājumiem, uz kuriem atbildes nav. Pie tipiskajiem eksistenciālajiem jautājumiem, uz kuriem nav atbildes, es pieskaitītu arī esejas tēmu par robežu starp realitāti un ilūziju. Bet es jums pastāstīšu noslēpumu. Visiem labākajiem jautājumiem nav atbilžu. Es jūs nemocīšu vairs ilgi, taču mana un noteikti daudzu citu mīļākā grāmatas epizode ir tējas dzeršana. Kā jau jūs noteikti zināt, Alisa pievienojas cepurniekam, Marta Zaķim un Susuriņam, kuri dzer tēju, un viss notiek it kā neloģiski, kaut vai tāpēc, ka tējas laiks ir vienmēr. Fascinējoši, ka tieši šajā nodaļā Alisa izsaka visnoderīgākās atziņas. Es nevaru atgriezties vakardienā, jo es tad biju cits cilvēks. Ģeniāls man šķiet arī tik ļoti slavenais Češīras kaķa teiktais, mēs visi šeit esam traki, kas simbolizē to, ka patiesībā katram galvā dzīvo savi putni, kas savukārt atkal pacelā ilūzijas un realitātes idejas, jo kas mēs vispār esam? Mūsu domas, ilūzijas, maldi, fantāzijas mūs padara unikālus un veido realitāti. Mēs paši veidojam savu realitāti, izmantojot ilūzijas, un kā rūpīgākie lasītāji atcerēsies, manis jau pieminēto manifestāciju. Pabeidzot šo manu interpretāciju, noslēgšu ar pēdējo Luisa Kerola grāmatas citātu. Alisa saka, šis ir neiespējami, un trakais cepurnieks viņai atbild tikai, ja tu tici, ka tas ir. Realitāte un ilūzija. Nu jau tuvojoties esejas beigām, kas varbūt kādu iepriecinās, es varu paziņot, ka realitātei un ilūzijai nav robežas. Mēs visi esam tikai mazi puteklīši visumā, un kā gan mēs varam pateikt, kāda ir robeža starp realitāti un ilūziju. Jo spilgtāk mēs kaut ko iedomājamies, jo vairāk ticam, ka tā ir patiesība. To var labi novērot cilvēkos ar psihiskām slimībām, piemēram, demenci. Ja kāds tic kaut kam, kas citaprāt ir ilūzija, tad šim kādam tā ir realitāte un otrādi. Pastāv tik daudz eksistenciālu jautājumu, uz kuriem neviens nekad nespēs atbildēt. Jo inteliģentāks un zinošāks ir cilvēks, jo lielāka tam ir tendence iegrimt depresijā. Jo kāda vispār ir jēga, ja kam vai tāda ir? Kāpēc? Spējīgs prātus nepārtraukti nodarbina šie filozofiskie jautājumi, un tādējādi šī konstantā neziņa kļūst par smagu. Pieļauju tāpēc arī Silvija Plāta iebāz galvu cepeškrāsnī, lai aizbēgtu no šīs nolemtības. Agrāk man šķita, ka filozofija ir viegla zinātne. Šogad sapratu, ka tā nebūtu nav.
Tieši tāpēc, ka filozofi meklēja atbildes uz tādiem fundamentāliem jautājumiem kā esamība, saprāts, zināšanas, vērtība, prāts un valoda. Ko es esmu sapratusi filozofijas vēstures kursā? Nevienam nekas nav skaidrs, neviena atbilde nevar būt statiska, nekas nav iedalāms tikai divos jēdzienos. Ir divi veidi, kā noraudzīties uz šiem secinājumiem. Būt kā Silvija Plāte un zaudēt cerību, vai atgriezties bērnībā, ja brīnumzemē. Realitāte ir ilūzija un ilūzija ir realitāte. Laikam jau izēja ir atrast sevi caur bērna acīm un atkāpties no šaubām, normām, rast entuziasmu mistērijā, ļauties absurdajam un aizmirst to, ka visam ir jābūt zinātniski izskaidrojumam. Ir svarīgi nepazaudēt savas ilūzijas, lai nepazaudētu savu realitāti. Paldies!